Un atkal, cilvēki dzīvo grēkā, dzīvo nešķīstībā, neteklībā, un daudz arī šķietam ticīgi cilvēki tā dzīvo un domā, ka Dievs jau neredz, ka Dievs jau nedzird, ka Dievs jau neievēro. Viņam jau ir svarīgi tas, ka svētdienā mēs smuki sapucējamies un paplaukšinām rokas un padziedam pareizās dziesmas. Un tad jau ar mums viss ir kārtībā, bet tā ir pilnīgākā aplamība. Arī psalmos tiek uzdot šis te pats jautājums. Vai tad Dievs, kurš radīs acis, vai viņš neredz? Vai Dievs, kurš jums devis ausis, jūs domājat, ka viņš nedzird? Dievs, kurš ir taisns, kurš ir soģis, kurš ir atriebējis, jūs domājat, ka viņš to visu neredz un viņš jūs nepārmācīs, ka viņš nenāks pie jums un neatprasīs, neturēs jūs atbildīs par šīm lietām? Tas taču ir aplamīgs. Un tad psalmis saka, svētīgs ir tas vīrs, kuru tas kungs pārmāc, kuram tas kungs māca savus likumus, viņa bauslību, lai mēs tajā arī dzīvotu un tajā staigātu. Nebūsim ģeķi, nebūsim muļķi, kas mēs izliekamies, ka esam kristieši, ka izliekamies, ka dzīvojam taisnas dzīves tikai, lai cilvēkiem rādītos, jo Dievs ir ar mums katru dienu. Viņš redz mūsu domas, viņš zina, ka tās ir tukšas bieži, ka tās ir ļaunas, un mums ir jāatgriežas no šīm lietām. Mums ir jāsteigā pazemīgi viņa priekšā, saprotot, ka mēs ceļamies, ka mēs guļamies, ka mēs dzīvojam, kad mēs elpojam. Tas viss ir viņa vaiga priekšā. Tāpēc bīsimies to kungu, vairīsimies no ļauna un staigāsim taisnas takas.